Kļavs, tomēr Oskara Kļavs raidījums Afanāsjeva virzienā līdz adresātam nenonāk. Un Kučaks spēr bumbu tālu prom no saviem vārtiem. Bagūžis izskatās nedaudz sanervozējuši, šodien Bagūžis. Un vēl viena kļūda. Un, diemžēl, rezultāts tiek atklāts. Mihals Kuharčiks panāk 1-0. Un Mindaugs Bagūžis kārtē kļūda viņa spēles sākumā. Un tas viss beidzas ar vārtu zaudējumu. Ļoti rupi jāsaka, Mindaugs kļūdījās. Arī Doroševs saminstinājās. Un kad ir nospēlēts gandrīz 20 minūtes, šīs spēles rezultāts ir atklāts. Jā, diemžēl Mihals Kuharčiks, jaunais talants, poļu jaunais talants, arī tiek izsaukts uz Polijas izlasi, un diemžēl tieši viņš ir tas, kurš atklāja spēles rezultātu. Jā, Mindaugs Bagūžis pirmajās minūtēs izskatījās ļoti sanervozējies, un diemžēl laukuma centrā presingu. Ir iespējas tagad. Afanāsjevs. 1-1 viņš var apspēlēt. CZ var arī centrēt. Afanāsjevs savā stilā pasi bumbu tālāk pa piespēlēju. Maritsa Laliuga! Rezultāts 1-1! Bravo! 3 minūtes pirmajā puslaikā. Liepainieki panāk izlīdzinājumu. Pēc Afanāsjeva centrējuma Laliuga 1-1 Kaspar Māņu Dmitriju Kalašnikovu. Un jāsaka, Laliugas gūs savus otros vārtus Eiropas līgā, iznākot uz maiņu, jo arī pirmos vārtus viņš guva Itālijā, ja pareizāk San Marino, pret La Fiorito. Un jāsaka, Dmitrijs Kalašņikovs kā ar kalašu ir izvēlējies maiņu, un Ritis Laliuga nenospēlēt pat veselas 20 minūtes, ir panācis izlīdzinām, bet kas par piespēli Valērija Afanāsjeva izpildījumā. Atdzīvojās Liepājas līdzjutēji. Vēl pēc Metlurga vārtiem vairākas labas standarta situācijas Polijas komandai. Liepainieki nevienu stūru sitienu neizpildīja. Es atvainojos, vienu izpildīja. Arī vairākas labas standarta situācijas bija. Tomēr puslaiks beidzās ar 1-1. Tagad Radovičs veido savu uzbrukumu, spēlē uz Žiro. Un te soda laukumā neviens no mūsiem nepieskarās bumbai, un poļiem ir iespējas izdarīt sitienu, labi nospēlē. Izklupienā pēdējā brīdī. Un ir rit spēles 47. minūte. Un Jakubs Koseckis ne bez rikošeta palīdzības panāk 2-1 Leģijas labā. Liepājas Metlurga aizsargi diezgan, teiksim tā, nevērīgi nospēlē savā soda laukumā, ļaujot vairākas saspēles izdarīt pretiniekam, un atkal Liepainieki ir nonākuši. Tamušauskas uz Kamešu, labi, beidzot Kamešs tiek pie bumbas arī uz apakšas. Dodās dziļāk soda laukumā. Un tie garām Astisam, un te ir 11 metru sodzītiems. Astis pārkāp noteikumus pret Es ceru, Vladimiru ka to Kamešu. izpildīs Oskars Kļavs, vislabākais sods sitiena izpildītājs Latvijas virslīgā. Tieši tā Oskars Kļavs arī dodas uz 11 metrinieku, un Vladimirs Kamešs visu spēli ēna, un galu galā izprovocē viņš Ņaņjaki Astis uz noteikumu pārkāpumu. Nu, tā ir liela iespēja mums, liela iespēja. Šī spēles 81. minūte, Liepainiekiem labi iespēja atkal izlīdzināt rezultātu. Liepājs fani ceļas kājās, Liepainieki ceļas kājās, jo tā ir tiešām liela iespēja. Liela iespēja Oskars Kļavs. Par Oskaru Kļavu. Kļava vai Kucaks? Oskars Kļava! 2-2! Oskars Kļava panāk 81. minūtē Oskars Kļava atkal izlīdzina rezultātu. Jā, tieši tā Oskars Kļava, Ritis Laliuga, 2 reizes esam izlīdzinājuši rezultātu. Bravo! Un atgādina, ka Liepainieki spēlē mazākumā, jo tika noraidīts Dzintars Zirnis. Pateicu